Vadītāji, ja tavā atbildībā ir projekti vai procesi, departamenti vai programmas, tad zini, patiesībā tu nevadi ne projektus, ne procesus, ne departamentus, ne programmas, patiesībā tu vadi cilvēkus. Augstskolās mēdz mācīt dažādas svarīgas tēmas, kā statistika un grāmatvedība un operācijas un stratēģijas. Tās visas ir svarīgas tēmas, kurās ir nepieciešami šauri fokusēti profesionāli eksperti. Tas interesanti, augstskolas nemāca tādu programmu kā cilvēku vadīšanu. Sekas profesionālajā dzīvē no eksperta lomas, vadītāja lomā pārtapušie brīnās un nesaprot jaunajos pienākumos, kas tagad būtu jādara vai jādomā savādāk. Un pat tie kā pieredzējušie labie saņem jautājumu, ko tad īsti nozīmē vadīt? Arī viņiem ir grūtības strukturēt atbildēt uz šādu jautājumu. Iznākums vadītāji mēģina administrēt, aprakstīt un normēt, viņi mēģina kontrolēt, dažos gadījumos piespiest. Nelaime tā, ka administrēšana neaizved pie progresa, procedūru apraksti un normēšana tikai procesus palēnina. Kontrola rada pretestības, bet jaunākā darbinieka paudze piespiešanai vienkārši neļaujas. Kas tad ir svarīgākā vadīšanas kompetence? Kādi ir vadīšanas un līdz ar to arī vadītāja līmeņi? Kā vadītājiem panākt nepieciešamās komandas un arī individu darbības? Kā komandas mēdz pārmaiņām pretoties un kā neskatoties uz ārējiem apstākļiem, tomēr panākt vajadzīgo pārmaiņu iznākumu? Ja tevi ir norezonējis kāds no šiem jautājumiem un tu savā profesionālajā dzīvē vēlies iegūt strukturētu skaidrību, tad nāc uz www.mastertraining.lv un piesakies semināram Cilvēku vadīšana.